ierakstījis evaņģēlists Lūka 13. nodaļā. Gods tev, kungs! Tad viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīnes koks, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Un viņš sacīja dārza kopējiem: redzi, jau 3 gadus es te nāku, cerībā atrast augļus šajā vīnes kokā, bet neatrodu. Nocērt to, ko tas velti izsūc zemi. Bet dārza kopējs atbildēja: kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus, labi, bet ja nē, tad nocērt to. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava tev, Kristus! Mēs tev pateicamies, mīļais Dievs, par tavu žēlastību, par tavu svētību, ko esam guvuši un varam būt tavā vārdā, tavā evaņģēlī vēstī, labajā vēstī par tavu uzvaru. Dāvā Dievs savu žēlastību un svētību arī šajā vakarā, ka mēs tevi sadzirdam un, kungs, mūsu sirdis atveras tev. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Nu jau pavisam drīz mēs varēsim teikt, ka esam aizvadījuši 2024. gadu. Un tā mēs aizvadām 1 gadu, un līdzīgi kā varbūt kādas nonēsātas drēbes, kuras mēs uzvelkam pēdējo reizi un liekas, tagad es tās drēbes likšu nost, un man ir kaut kāds jauns krekls vai jauns mētelītis, ko es varēšu uzvilkt. Tā tas jaunais gads arī mums ir kā tādas jaunas drēbes. Un arī gadu mēs varam tātad kā drēbes, kuras mēs uzvelkam un kuras novelkam, vai arī kā tāda telpa, kurā mēs ieejam, vai nams, kurā mēs esam. Laiks ir kā tāda telpa, kuru var piepildīt ar daudzām lietām, ar lietām, kuras tu piepildi, un tā ir tava izvēle lielā mērā. Bet varbūt tikai lielā mērā, jo daudz ko ir tas, ko mums Dievs dod mums izdarīt. Viss nav tikai mūsu rokās vien. Un tā patiešām 2024. gads jau ir aizvadīts, un gada pēdējā dienā mēs varam varbūt tā savās atmiņās pārskatīt šā gada notikumus. Un lai būtu tie svarīgākie notikumi, tur mums vajadzētu kaut kādu tādu meditācijas reizi, kurā mēs varētu veltīt kādas 10 minūtes, lai mēs varētu pārdomāt, ko jūs šajā gadā esat piedzīvojuši. Jūs varbūt nemaz tik daudz jums nebūs, kas palicis prātā, bet ja jūs jau esat tam gatavojušies, tad jau varbūt jūs varētu uzskaitīt, piemēram, kaut kādas, vai ir kādas 5 lietas, ko jūs labi atceraties no aizvadītā gada, ko jūs esat piedzīvojuši. Un kas ir noticis ar mums, kā ar kopumu, un kas ir noticis ar mani iepriekšējā gadā. Ko mēs tādu paliekošu esam paveikuši? Ko es tādu paliekošu savā dzīvē esmu paveicis 24. gadā? Mēs tagad varam tā nedaudz padomāt. Ko es paliekošu esmu izdarījis šajā gadā? Un varbūt jums ir izdevies paveikt to, ko jūs gada sākumā apņēmāties. Vai jūs vispār kaut ko apņēmāties, un vai jums izdevās to paveikt? Un ja izdevās kaut vai nedaudz, jūs esat laimīgi. Daži tāpat laimīgi smaida, un es teiktu, ka tas ir ļoti svētīgi, jauki, ka jums ir izdevies kaut ko nedaudz paveikt. Citi tur saka, nomest svaru vai kaut ko vēl izdarīt, kaut ko tādu īpašu. Bet te varbūt ir kaut kas tāds, kas ir tieši šeit esot dievnamā. Mēs mājās varbūt runāsim par citām tēmām, bet ka mēs atnākam uz baznīcu, tad viens ir gribētos teikt, par ko es varētu pateikties Dievam šajā gadā. Tieši pateicība Dievam, par ko es varētu pateikties. Un es jums varētu pateikt kaut ko priekšā, tās lielās lietas. Viens ir, par ko uzreiz gribās teikt, paldies, kad ir miers mūsu zemē. Teikt paldies Dievam, ka miers ir mūsu zemē. Paldies par to, ka mums ir dienišķā maize,
ka mums ir kaut kas, ka mums vienmēr ir ko likt galdā. Mēs varbūt gribam kaut ko vairāk, vienmēr gribas vairāk. Bet citreiz ir tas vācu teiciens, mazāk ir labāk. Man liekas, ka tas ir vāciešiem vairāk raksturīgs teiciens, mazāk ir labāk. Bet varbūt arī par to, ka man ir veselība. Kad ir veselība, kad es varu būt šeit un ka man labi klājas ar to un tā ir liela vērtība, liela lieta. Un vēl arī kaut kas ļoti liels, paldies, ka mums ir tie mīļie cilvēki, kas mums ir kopā. Jo viņi nemaz tik ilgi nav kopā. Mums tie cilvēki, kas mums ir, mēs pie viņiem pierodam, bet dzīve paiet tik ātri. Un paldies Dievam, ka mums ir tie cilvēki, kas mums ir kopā. Jo tie cilvēki, kas mums ir doti, tā ir Dieva dāvana, tā ir Dieva žēlastība manā dzīvē. Un patiešām, un te varbūt gribētos vēl tā pavilkt uz šo tādu meditāciju, vēl tālāk garīgajā virzienā. Vai jūs šajā gadā varat atcerēties vienu, divus garīgus notikumus, bet tieši garīgus notikumus, kas jums ir šajā gadā ar jums ir notikuši, kas jūsu dvēselē ir nākuši par svētību, vai kur jūs esat piedzīvojuši, kā Dievs jūs ir pieskāries, ka Dievs jūs ir svētījis? Vai jums ir kādas labas garīgas atziņas dotas šajā gadā, ko jūs esat piedzīvojuši no kāda cilvēka, esat izlasījuši grāmatā, izlasījuši varbūt Facebookā, varbūt dzirdējuši TikTokā vai es nezinu, ja? Bet kaut kas jums ir sniedzis kaut ko tādu ļoti labu. Varbūt jūs pagājušajā gadā bijat kādās rekolekcijās, kādā garīgā nometnē, varbūt ceļojumā uz kādām svētām vietām, un esat piedzīvojuši to, cik tas bija lieliski, un jums Dievs pieskārās. Varbūt jums bija kāda saruna ar kādu cilvēku, un jūs noklausījāties kaut ko vai noskatījāties labu filmu, un tas jums ir devis kaut ko lielisku, tādu, kam ir paliekoša vērtība jūsu dzīvē šajā gadā. Tas jums ir devis kaut ko lielisku. Saku, paldies Dievs, kad es šīs lietas dabūju piedzīvot, šo cilvēku dabūju piedzīvot. Man tas ir devis kaut ko daudz. Varbūt jums bija arī kāda saturīga lieta, kas, piemēram, jums šajā gadā bijušas varbūt arī kādas grūtības, un bieži vien tieši grūtības ir bijušas tās, kas mūs ir formējušas, mūs ir veidojuši. Jo garīgajā dzīvē ir tā, ka mūs formē, mūs veido bieži vien tas, ka mēs esam cīnījušies, mēs esam piedzīvojuši varbūt pat sakāvi, zaudējumu, bet šis zaudējums mums ir devis tādu paliekošu vērtību, paliekošu garīgu vērtību. Jo, ja garīgi raugās, tad tas paliekošais citreiz ir tieši caur to, kad mums kaut kas ir zudis. Un tas zaudējums mums ir devis kaut ko ļoti svarīgu. Un bieži vien Dievs uzrunā tieši caur to, un Mārtiņa Lutera krusta teoloģijā tur ir arī tieši tas, ka tieši tā krusta piedzīvojums mums ļauj piedzīvot, kā Dievs mani mīl, un krusts manā dzīvē ir tas, ko es nesu. Tas, kas ir bijis smags, kas man ir, kā teikt, tulznes uz manām rokām vai uz manām kājām, bet tas man ir devis caur šīm sāpēm, es esmu piedzīvojis, ka Dievs mani nekad neatstāja. Un tas ir ļoti vērtīgs piedzīvojums. Šodien mēs klausījāmies Jēzus līdzību par vīģes koku. Un šī Jēzus līdzība par vīģes koku ļoti uzrunājoša. Man vispār tas, kad jārunā par šo līdzību, nāca caur vienu, ko es izlasīju sociālajos mēdījos. Viens priesteris padalījās par to, ka par to vajag runāt. Un, proti, viņš teica, tā ir tie vārdi, ko saka dārznieks, ļauj vēl šo gadu, kad es to koku tur apstrādāšu, es pie viņa piestrādāšu, apmēslošu un aprakšu, un ja viņam būs augļi ļoti labi, ja nē, tad cert viņu nost. Un katrs gads mums ir tāds, kurā šie vārdi varētu piepildīties. Katrs gads mums ir tā iespēja nodzīvot šo gadu. Un es pat teiktu, nav pat tik daudz svarīgi, ka tas ir gads kā chronoloģisks nogrieznis,
Bet bieži vien ir tas, varētu teikt, tas chronos laiks un tas kairos laiks. Chronos laiks ir tas, kuru mēs izdzīvojam kā stundu, kā dienu, kā nedēļu, kā mēnesi un gadu. Bet kairos laiks ir tas, kuru tu piedzīvo no viena notikuma līdz otram notikumam. Kairos laiks ir tavs izdzīvotais laiks, laiks kopā ar taviem bērniem, ar tavu sievu, ar tavu vīru, taviem vecākiem, laiks, kurā tu piedzīvo kaut ko, un tas ir tev Dieva dotais laiks, lai tu viņu izdzīvotu. Un tas ir tik ļoti vērtīgs. Un lūk, un Dievs tādu laiku dod cilvēkam. Un šādi laika posmi mums ir kā tādi, ja mēs iedomājamies, ka mūsu dzīve ir kā tāds vilciena sastāvs, tad šīs kairos piedzīvotie notikumi ir kā tādi vagoni tajā visā. Un to visu vilcienu velk ne jau tu, Dievs ir tas, kas velk to vilcienu. Tā lokomotīva ir Dievs. Un tu esi tava visa dzīve ir tas viss tas sastāvs. Un Dievs velk tevi tālāk, viņš dod tavai dzīvē. Viņš ir tas, kurš dod tam visam enerģiju. Mēs citreiz to nejūtam. Mēs varbūt nenosaucam to vārdā Dievs, kas manā dzīvē dod to spēku. Bet tā tas ir. No Dieva nāk tā enerģija, tā dzīvība, tas dzīvības spēks tavai dzīvei, tā gaisma tavai dzīvei. Kā psalmā 119. ir, ka tavs vārds ir gaisma uz maniem ceļiem. Un patiešām tā ir, ka Dievs dod gaismu, ka es redzu, kurā virzienā man iet, kur ir tas labākais ceļš. Un kad ir tā izvēle pa labi vai pa kreisi, kurš ceļš tad būtu tas labākais? Varbūt tieši tas šaurais ceļš ir tas labākais, nevis tas platais ceļš. Un šī līdzība par vīģes koku ir tāda ļoti skaista, un viņu mēs varam redzēt divos virzienos. Viens ir, ka tā līdzība runā par Dieva tautu, par ebrejiem, par jūdiem, vispār par Dieva tautu. Vecās derības tauta ir jūdi, jaunās derības tauta esam mēs, mīļie. Mēs turpinam to līniju, jo Dieva tauta ir visi Dieva ļaudis, visi Dieva ļaudis. Un Jēzus runā par Izraēlu tautu. Un tas, ka viņš saka, es 3 gadus esmu nācis un neko neesmu atradis. Un tas ir stāsts par šo vecās derības laiku posmu, patriarha laiku, iešanu laukā no Ēģiptes, dzīvošanu svētajā zemē. Dievs nāk un skatās nav. Nu nav, viņš grib augļus, bet to augļu nav. Un tad viņš saka, jācērt nost, tur neko nevar darīt. Bet Jēzus saka, dod man iespēju, es došu vēl vienu laikmetu. Es došu vēl vienu laiku cilvēkiem, un tad, ja tur nekas nebūs, tad lai viss sāks no sākuma. Un tas ir tik interesanti. Un šeit Jēzus runā arī par ikvienu cilvēku, jo patiešām ir tā, ka visvairāk viņš runā par tiem, kuri tic Dievam. Dievs ir pacietīgs ar ikvienu no mums, gan bērnībā, gan briedumā, gan vecumdienās. Augļi, ko Dievs sagaida no cilvēka, ir dzīve ar Dievu. Un varētu teikt, cik tas ir vienkārši, dzīve ar Dievu. Bet citreiz jau ir tā, ka mēs tā dzīvojam tā, it kā Dieva nemaz nebūtu, kad viss būtu atkarīgs tikai no mums. Man nesen bija viena tāda laba saruna ar kādu cilvēku, un mēs tā pārunājam par to, kā tad ir tam ticīgam cilvēkam jādzīvo. Un proti, kad es lūdzu Dievu, tad es lūdzu tā, kad viss manā dzīvē ir atkarīgs tikai no Dieva, vai ne? Bet, kad es daru savu darbu, tad es daru tā, kad viss ir tiešām manās rokās. Es daru visu, kas ir tiešām no manis atkarīgs, un es ielieku visu sevi, jo es zinu, no manis tas ir atkarīgs. Man tas darbs ir jāizdara, bet es lūdzu par to tā, kad es zinu, viss ir Dieva rokās. Tas, ko es varu izdarīt, ir tikai no Dieva. Un tad es ķeros tam klāt. Un šajā līdzībā labais dārznieks, kurš iestājas pa vīģes koku, ir pats Kristus. Tas ir tas labais dārznieks, kurš saka, kad es vēl dod man vēl iespēju, dod man iespēju pie šī cilvēka, dod man iespēju pie šīs tautas, dod man iespēju pie šīs sabiedrības. Es jau pie tā strādāju, un mēs atrodamies šajā garīgajā procesā. Un jāsaka, patiešām Kristus ciešanas,
Viņa dzīvības atdošana pie krusta, tas ir tas izlīdzinājums, tie vārti, caur ko šī jaunā iespēja tiek dota, kas dod šo jauno laikmetu. Un tas, ko cilvēki nedarīja vai nespēja pildīt vecajā derībā vai pagānismā, proti Dieva gribas pildīšana, tad jaunajā derībā kļūst iespējams pateicoties tam, ka Kristus mūs mīl. Mēs spējam to darīt nevis tāpēc, ka mēs esam spējīgi, bet tāpēc, ka Kristus mūs mīl. Kristus mīlestība ir tas brīnums kaut kāds, ko mēs nevaram izskaidrot, bet tajā brīnumā mēs spējam būt labāki. Pateicoties Kristus mīlestībai, mēs daudz ko labāk spējam izdarīt. Un ja vecajā derībā, vispār tajā senajā paradigmā, mēs darām labu tāpēc, ka baidāmies, mēs braucam pa ceļu, baidāmies no soda un visu pildam, bet jaunajā derībā mēs darām labu tāpēc, ka Dievs mūs mīl. Mīlestība ir tas dzinējs. Mīlestība, kas nāk no Kristus. Tā izmaina cilvēku. Tā dara mūs par jauno cilvēku. Jaunais cilvēks ir tas, kas paklausa Dievam tāpēc, ka Kristus mani mīl, Kristus manu dzīvi ir apmainījis. Es gribu savu dzīvi dzīvot šajā jaunajā motivācijā. Un kaut kā jau tā ikdienā, realitātē jau mums tā ir, kad ir tās bailes un tā mīlestība. Tev būs Dievu bīties un mīlēt, kā tas ir mazajā katehismā. Bet cik ļoti svarīgi ir mācīties šo skaisto, augsto motivāciju, šo mīlestības spēku. Patiešām. Un tā mēs varam raudzīties arī uz iepriekšējo gadu un raudzīties uz jauno gadu. Es teiktu, tas ir pavisam tā skaisti, ka Jēzus patiesībā raugās nākotnē ļoti pozitīvi, ar cerību. Un to tieši šī līdzība arī pozitīvi arī finalizē. Proti, viņš saka, dod man šajā gadā vēl iespēju. Un tas nozīmē to, ka Kristus tic mums kaut kādā mērā. Viņš tic tam, ka viņam piestrādājot pie mūsu dzīves, mēs būsim labāki. Viņš tic mums, un varētu teikt diezgan tāda, bet tāda tā viņa cerība ir. Viņš tic uz mums, tic uz cilvēkiem, lai arī zina to, kādi mēs esam. Nemaz tik labi mēs neesam, bet viņš saka, es piestrādāšu pie viņiem, un Dieva darbs mūsos notiek. Un apostols Pāvils raksta, un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk pa labu. Mums viss nāk par labu. Arī tas, ka mēs zaudējam, arī tas, kur kļūdamies, mēs mācamies, un tas nāk mums par labu. Un bieži vien Dievs tās mūsu kļūdas izlabo. Un tas, kas ir bijis dzīvē kļūda, apvēršās par ieguvumu. Tas ir pateicoties tam, ka Dievs mūsu dzīvi vada. Viņš daudz ko salabo, bet ir svarīgi atkal un atkal Dievam teikt piedod un lūdzu palīdzi. Piedod un lūdzu palīdzi. Esi ar mani, Dievs, šajā nākamajā gadā. Un gribētos vēl teikt, ka Dievs savējos nekad neatstāja. Kristus aizjot debesīs sacīja, redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam, vai kā jaunajā tulkojumā ir līdz laiku beigām. Līdz laiku beigām. Vēl laiki nebeidzās, vēl ir žēlastības laiks. Un jaunais 2025. gads ir žēlastības laika gads. Tas ir ļoti svarīgi to izmantot. Tas ir brīnišķīgi iespēja daudz labu izdarīt. Vēl viens gads mums ir dāvāts. Ja tas būs pilns, ļoti labi. Ja nepilns, mēs būsim gatavi. Kristus nāks, mēs viņu gaidām. Bet ja šis ir pilns gads, darīsim daudz laba šajā jaunajā gadā. Viņš ir ar mums un mūs vada mūsu dzīvēs. Laimīgi jums nākamo gadu. Āmen!